Sveiciens skatītājiem no Francijas. Pirmā diena ir aizvadīta, pat varētu teikt labi, tikai ar tehniskām ķibelēm. Pirmajā braucienā labs starts un iespējams pats varēja nedaudz agresīvāk, bet skatoties un atceroties iepriekšējo pieredzi, tad varbūt negribēja salauzt mašīnu un aizbraucu kā 4. no starta, bet brauciena laikā aizcīnījos līdz 3. vietai. Nebiju, protams, starp ātrākajiem, bet 11. pabeidzu un ar to biju apmierināts. Otrajā braucienā arī ļoti labs starts un no starta aizbraucu 2. vietā, saņemot, protams, kā jau starta procedūrā vairākus sitienus pa sāniem, bet pēc tam sanāca apdzīt arī 1. vietu un veikt 2 tīrus apļus, kur centos uzrādīt pēc iespējas labāku apļu laiku, bet vēl joprojām ir sekunde, 1,3 sekundes līdz ātrākajiem. Visam tam klāt papildus trūka caurule, kas nāk no turbīnas uz interkūleri, un tā rezultātā pazuda jauda, bet labi, ka vismaz ka pēdējā apli un nezaudēju vietu. Tas nozīmē vinnēju savu braucienu, bet kopā 15. Šodien pēc abiem braucieniem esmu 11. un rīt turpinam braukt. Cenšamies, daram maksimumu un mēģinam iekļūt pusfinālā. Viss kļūst iespējams. Lat Telekom.